Genādī, kad jums bija operācija? Vakar 12:30. Kas tur īsti bija? Skriemeļi. Spied uz nervu un nevarēja kāju atņēmās. Nevarēja staigāt. Un cik ilgi te jūs tā cietāties pirms tam? Kādas 2 nedēļas. Vai tas notika tā pēkšņi? Vispār ne jau 15 gadu atpakaļ ar muguru iesāku. Un tad katru gadu, divreiz pagādu, 2 pa 2 gadu tādu. Bet ko tad tos 15 gadus jūs darījāt, tad, kad tās sāpes uznāk? Tad bija traumatoloģiskā institūtā nogulējis, arī uz potiem. Un tad bija viss. Bet kā jūs vispār izšķīrāties par operāciju? Svētdien, nenormāli sāpes, sestdien, svētdien nevarēja gulēt. Kāja praktiski gandrīz vēl likās, ka nejūt. Un tad piezvanīja krustmeitu šeien, viņai bija vizītkarte. Atbraucam šeien, vienkārši pārbaudīt, lai vai kādu blokādu vai kaut ko. Un dakteris pierunāja uz operāciju. Teica, citādi var palikt bez kājas. Kā tagad ir? Es redzēju, ka jūs staigājat normāli. Jau brašs, tīri labi. Tikai jūtās tas griezums mazliet, bet tas ir viss. Tā kāja vairs nav tāda, kā noņemta. Nē, maz kaut kāds tāds drusku trauciens, bet tas jau viss. Jūs esat apmierināts? Ļoti. Tagad pārējiem arī teikšu, lai brauc.